materiālu no iepriekšējās sesijas, un pat mēs redzējām mūsu atbalstītāju mūzikas preču veikalu Tava skaņa reklāmas rullīti, bet šo te atlikušo laiku līdz 11. es gribētu pieteikt cienījumu sadarbības partneri no skaņu kompānijas Skatuves sistēmas servis, tātad Ēnārs Cintiņš. Aplaus. Ēnārs jums teiks tādas noderīgas lietas, pirms jūs neesat izņēmuši savus instrumentus no čeholiem ārā. Tātad tas būtu jāzina mums katram. Jā, lūdzu, Ēnār. Labrīt. Jūsu ir ļoti daudz, es skatos. Es pakavēšu jums laiku, tātad, kā Imants teica, līdz 11. Un parunāšu par pāris būtiskām lietām, kas jums ir jāzina neatkarīgi no tā, vai jūs spēlējat instrumentus, vai jūs dziedat, vai jūs jebkādā veidā vēlaties iesaistīties mūzikā, respektīvi par skaņu. Un es varbūt apsēdīšos, lai es neaizsēdzu pats savu piezīmi lapiņu tur uz sienas. Tas, par ko es vēlos runāt, ir par skaņas uztveri un par to, kā mēs dažādi reaģējam uz skaņu un kā mums pašiem radīt tādu skaņu, kas būtu patīkama mūsu klausītājiem. Respektīvi, lai mūsu priekšnesums būtu baudāms un neradītu diskomfortu. Tāpēc ir dažas lietas, ar kurām es gribētu sākt vispirms. Par skaņas uztveri. Droši vien, ka daudz no jums ir iedomājušies, ka skaņa būtībā ir tas, kas notiek, kad gaiss tiek kustināts. Un šo te gaisa svārstības mēs uztveram ar ausīm, ar galvaskausu kaulu sistēmu un ar rumpi, jeb ķermeni, kas attiecās uz zemajām frekvencēm. Protams, ka par cik tur ir iesaistīti ļoti daudz dažādi orgānu un ķermeņa daļas, katrs cilvēks skaņu uztver mazliet atšķirīgi. Un principā vislielākās atšķirības ir tieši uz to, kas saucās dzirde, kas būtībā ir tātad dzirdes komplekss caur ausīm. Un dzirde tiešā veidā attiecās uz augstākām frekvencēm, jeb šo uz skaņām, kas ir augstākas. Tāpēc, ka zemās skaņas mēs dzirdam ar visu korpusu, nevis ar ausīm. Un, lai mēs varētu nodarboties ar mūziku, vai, teiksim tā, atrasties uz skatuves, nodarboties ar mūziku, mums ir svarīgi, lai mūsu dzirde būtu labā kārtībā. Un pat vairāk ir svarīgi, lai viņa būtu labi trenēta un, teiksim, lai viņa būtu labāka vai precīzāka, tā, protams, ir individuāla lieta nekā mūsu vidusmēra klausītājiem. Tātad ar to es gribu pateikt, ka ja mums ir dzirdes problēmas, tad ir ļoti maz iespēja, ka mēs varēsim izveidot sakarīgu koncertu. Protams, ir bijuši izņēmumi, droši vien kāds atcerās stāst par Beethovenu, bet pēdējā laikā šādu fenomenu nav novēroti. Kas ietekmē dzirdi? Dzirdi tieši tāpat kā jebkuras mūsu orgānu ietekmē veids, kā mēs viņu izmantojam. Ja mēs ejam uz svaru zāli, tad mums parādās muskuļi. Ja mēs klausamies daudz un dažādas skaņas, tad mēs spējam saklausīt tur nianses. Un tieši tāpat kā mēs varam sabeigt kādu muskuli ar pārmērīgu un nepareizu trenēšanos, tā mēs varam sabeigt dzirdi pārmērīgi un nepareizi klausoties kādas skaņas vai trokšņas mums apkārt. Un mūsdienās lielākā problēma ir, kas apdraud dzirdi un ar ko es saskarās ļoti daudz jauni cilvēki, kurus es satieku uz skatuves dienā pēdējos gadus 15, ir vēlme izmantot mūzikas atskaņošanai iekārtas, kas tam nav domātas. Piemēram, mobīlie telefoni. Droši vien katrs no jums ir redzējis, ka pa ielu iet jauni cilvēki
pulciņš un klausās mūziku mobilajā telefonā. Pie kam nevis austiņās, bet pašā mobilā telefona skaļrunī, kur no metra attāluma nav iespējams izšķirt, kas tas ir par mūzikas stilu vispār. Tāpēc, ka šis mobilais telefons nav paredzēts mūzikas atskaņošanai. Un, ja mēs ilgstoši klausāmies šāda veida ierakstu, tad mēs ar laiku pierodam pie šīs te skanējuma un sākam neuztvert veselu virkni nianses. Respektīvi, mums pēc laika liekas, ka šis mobilais telefons skan ārkārtīgi jauki. Un mēs varam tur ļoti daudz dziesmas ierakstīt, un viņš vienmēr mums ir līdzi un tā tālāk. Principā ar šo mēs nopietni sabojājam savu dzirdes kvalitāti, jeb, teiksim, savu klausīšanās gaumi. Tas ir līdzīgi, kā piemēram, tātad visas tās iekārtas, kas nodrošina zemu skaņas kvalitāti, kā telefoni, kā MP3 failu, lielākā daļa no MP3 failu kompresijām, tas ir būtībā klausīties mūziku bez dažām ļoti svarīgām niansēm. Tas ir apmēram tā, kā jums mājās būtu televizors, kurā jūs skatāties filmu, un dažādos laikos televizoram pazūd kādu no krāsām, un jūs turpināt skatīties šo te filmu. Piemēram, jums kādu brītiņu nav zilais, tad nav zaļais, tad nav sarkanais. Bet principā tā normāli viss var redzēt, viss kārtībā. Ar šīm te iekārtām un failu kompresijām ir līdzīgi, ka jūs būtībā zaudējat lielu daļu no tās informācijas, kas tajā mūzikā ir ierakstīta. Jūs nevarat saklausīt kaut kādas instruments, kas ir klusāki, otrajā plānā jūs nevarat saklausīt tīri augšējās frekvences, kas būtu tā kā uz šķīviem, uz sitamo instrumentu sastāvdaļām. Tāpēc, principā, jūs tajā gadījumā sanāk, ka jūs elementāri paši sevi apzogat, klausoties zemes kvalitātes mūziku. Tāpēc mans ieteikums būtu, ja jūs tomēr klausāties ierakstīt mūziku, tad tīri jūsu pašu labā un labsajūtā. Dariet to kaut vai uz ļoti nelielas jaudas, bet tomēr aparatūras, kas ir paredzēta mūzikas atskaņošanai. Nevis telefoni, kabatas playerīši ar austiņām, jo mazās austiņas, kas ir iebāstas tieši auss kanālā, tas nav normāls veids, kā cilvēks uztver skaņu no savas apkārtnes. Tas ir atkal tāds izgudrojums, kas ir ļoti moderns, bet viņš nerada pareizu priekšstatu par to, kā kaut kam ir jāskan. Un, ja jūs izmantojat mūzikas failus, tad mans silts ieteikums ir izmantot mūzikas failus, kuros netiek lietot kompresija. Tātad tā saucamos wave vai FLAC failus. Vai, ja tiešām jums ir nepieciešams MP3, tad ļoti sekojiet līdzi tā saucamai kompresijas kvalitātei, jeb cik šim failam daudz informācija tiek pārraidīta vienā sekundē. Tātad MP3 labākais rādītājs ir 320 kilobiti sekundē. Paši šī te kompresijas formāta izstrādātāji apgalvo, ka viņš ir salīdzināms ar CD audio. Diemžēl tā nav, bet tas ir labākais, ko jūs varat dabūt no MP3 mūzikas. Nekādā gadījumā neiesaka nodarboties ar mazu MP3 failiņu klausīšanos, jo viņiem nav nekāda sakara ar oriģinālo ierakstu. Lai vienkāršotu savu demonstrāciju, es neiekļāvu dažādas paraugus kopā ar šajā prezentācijā, bet tas ir eksperiments, ko jūs paši varat izdarīt. Piemēram, ja jums ir iespēja ierakstīt datorā lineārā veidā, tātad wave audio failu no kompaktdiska, un pēc tam šo te failu jūs varat saglabāt vai pārrakstīt kā MP3 ar kaut kādu vidēju kvalitāti, tad jūs ievērosiet, ka šis faila izmērs atšķirās par 10 reizēm. Un tad pamēģiniet noklausīties vienu šo te failu, un tūlīt pēc tam otru. Es pieņemu, ka lielākā daļa no jums sadzirdēs atšķirības. Ja nē, tad es rekomendēju turpināt attīstīt klausīšanās prasmi, jo klausīšanās prasme, tāpat kā jebkura cita prasme, ir jāattīsta. Un tāpēc jums ir jārūpējās, lai jums būtu pieejams labs materiāls, mūzikas materiāls, ko jūs varat klausīties un kurš nav sabojāts pa ceļam līdz jums.
Par dzirdes aizsardzību. Mūzika, diemžēl, ir tāda lieta, kur jūs nevarat izvēlēties apstākļus, kādos jūs atrodaties un kādos jūs strādājat. Un tie ir mēģinājumi, tie ir koncerti un tā tālāk. Tātad, ja jūs izlemsiet saistīt savu dzīvi ar mūziku, tad jūs diezgan daudz laika pavadīsiet tieši mūzikā. Un tas nozīmē, ka jums nāksies noklausīties ļoti daudz dažādu skaņu. Ne visas no tām ir patīkamas, un ne visas jums radīs komforta sajūtu pēc, ilgākas klausīšanās. Tāpēc tieši tāpat kā ir vesela virkne testu, kā atpūtināt acis, rokas un visu pārējo ķermeni, tā principā jums ir jārūpējās arī par to, lai jūsu dzirde vienmēr būtu labā stāvoklī un atpūtusies. Mans pieejams šīm lietām ir neatrasties vietā, kur ir troksnis, vienlaicīgi ilgāk par 4-5 stundām. Nevienmēr tas ir iespējams, bet parasti ir iespējams aiziet vismaz uz stundu prom no skaļa koncerta, festivāla, no kaut kādas vietas, kur ir skaļa. Un, ja ir bijis 2 dienu festivāls, tad noteikti nākošajā dienā būtu jāievēro tā saucamais klusuma režīms. Ideāls variants aizbraukt kaut kur mežā vai prom no jebkādiem skaņas avotiem, kur jūs varat ļaut dzirdēji atkal atgriezties normālos rāmjos. Tas ir ļoti svarīgi, jo cilvēki ļoti nežēlīgi izturās pret sevi, viņi sabojā dzirdi, un tajā brīdī viņi sāk nežēlīgi izturēties arī pret saviem klausītājiem, paši pie tam to nezinot. Tā ir pēdējo laiku viena no lielākajām problēmām. Patiesībā tas ir 2 problēmu kopums. Cilvēki ir sevi nobeiguši ar MP3, viņi nevar saprast, kad skan labi un kad skan slikti, un cilvēkiem ir ļoti bojāta dzirde pēdējos gados tieši dēļ šīm te austiņām, kas jums atrodas tieši ausī. Vidējais skaļuma līmenis uztveršanas ir zems, un tāpēc cilvēki apkārtējiem piegādā par daudz trokšņa. Tas ir tas, ar ko es novēlu jums nevienam nesaskarties. Tas ir loģiski, ja jūs sākat sliktāk dzirdēt, tas nozīmē, ka jums vajag lielāku skaļumu. Un šī lieta, diemžēl, ir progresīva. Tātad ar katru nākošo reizi jums vajadzēs arvien vairāk skaļumu, līdz jūs nedzirdēsiet pavisam. Tātad pie šīm lietām tiešām piedomājiet, jo pēc kaut kāda laika tam tad vairs nav nekādas nozīmes par to domāt. Tad jums var nākties mainīt nodarbošanos. Nākošajā slaidā es gribu pastāstīt par to, kā cilvēki nonāk uz skatuves pirmo reizi. Katram ir sava pirmā uzstāšanās, un kādos apstākļos viņi spēlē vai mēģina, salīdzinot ar tiem, kādi ir vairumā gadījumu uz skatuves. Parasti jauno mūziķu un grupu problēma ir tā, ka viņi nonākot pirmo reizi uz skatuves, būtībā, ja piedzerās tiešā veidā, starp citu piedzeršanās arī ļoti, ļoti ietekmē dzirdi. Jo jūs ievērojuši, tad piedzēruši cilvēki runā skaļāk. Un nevis tāpēc, ka viņi gribētu kliegt, bet tāpēc, lai viņi viens otru dzirdētu. Jo dzirdes muskultūra tieši tāpat kā vispārējā atslābinās, kad cilvēks ir iedzēris. Ja? Un tad, ja mums bungādiņi atlaižās, tad mūsu dzirdes slieksnis pazeminās. Tad mēs nevaram uztvert tik ļoti skaņu. Un es esmu dzirdējis skaņu režisors, kas, piemēram, māk noteikt, cik daudz mūziķis ir izdzēris. Tas darās ar elementāru testu, kad skaņu mēģinājumā tiek sataisīta mūziķim skaņa. Viņš saka, man viss ir baigi forši monitorā, tu man neko neaiztiec. Ok. Paiet 3-4 stundas, sākās koncerts, mūziķis nāk uz skatuves. Es neko nedzirdu monitorā. Pilnīgi neko. Skaidrs, labi. Sākam lēnām palielināt monitoru līmeni. Un tad vienā brīdī mākslinieks saka, tagad es dzirdu. Un tad mēs nolasam šo te līmeņa atšķirību, kāda bija dienā un kāda ir vakarā. Un tad mēs to varam izteikt promilēs un teikt, šis ir labi paņēmis, tur kāds 2,5 ir iekšā.
Tā kā par piedzeršanos, jā, bet piedzeršanās, es domāju, ka pirmoreiz nonākot uz skatuves nav pati piedzeršanās, bet tā ir vēlēšanās nodzīt tā saucamo mandrāžu vai lampu drudzi. Arī tas stress un nekomfortabla sajūta pašam uz skatuves ved pie tā, ka jūs nevarat pilnībā koncentrēties klausīšanās. Tāpēc es nezinu, vai tur var palīdzēt jogas vingrinājumi vai kā, bet jums uz skatuves ir jāaiziet mierīgiem kā ziloņiem. Otra lieta, nonākot uz skatuves, viss būs savādāk. Pilnīgi viss būs savādāk. Un ja jūs mēģināsiet dabūt uz skatuves tādu pašu sajūtu vai tādu pašu skaņu vai vienalga kādu pašu, kāds līdz šim bija apstākļos, kur jūs spēlējāt, piemēram, skolas pagrabā vai mēģinājuma studijā vai pie kāda mājās, uz skatuves jūs to nedabūsiet. Jau pirmajā dienā sāciet pierast, ka skatuve tas ir kaut kas pavisam cits. Tas ar jums nenotiek ikdienā, un tāpēc šo vietu vajag apskatīt kā atsevišķu gadījumu, un nekādā gadījumā nemēģiniet izraisīt līdzīgus apstākļus, kādi tie jums ir mājās. Tas ir tiešā veidā saistīts ar skaļumu. Jaunās grupas, kad nāk uz skatuves, viņiem vajag monitoros visu, pilnīgi visu. Un tad otrs jēdziens, ko parasti šajā sakarā lieto, ir es nedzirdu neko. Un ja es strādāju pie pults vai zālē, no kurienes tiek miksēti monitori, vai no monitora pults uz skatuves, kas ir izdalīti tieši priekš mūziķu monitoru miksa, tad tādos gadījumos es pat nesaprotu, kā reaģēt. Ja man atnāk cilvēks un saka, es neko nedzirdu, tad es saku, tas laikam nebūs pie manis. Jo, ja cilvēks nedzird neko, tad ko tad viņš tur dara? Un lielākā problēma ir tā, ka mēģinājuma telpas, kā likums, Latvijā pavisam noteikti būs daudz skaļāks par skatuvi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēģinājuma telpas, parasti tās, kuras mēs varam atļauties, ir ļoti mazas. Un mūziķi šajās telpās sēž gandrīz viens otram klēpī. Tad jūs iztēlojaties, ja jūs sēžat gandrīz virsū basbungai un visas pārējās bungas jums ir apkārt, tad jūs principā jau esat kontuzēti no tā skaļuma vien, ko rada pašas bungas. Lai saklausītu kaut ko citu, jums ir vajadzīgs tikpat skaļš ģitāras kombis, tikpat skaļš basa kombis, un vēl skaļāks vokāla monitors, kurā jūs mēģināsiet iedziedāt. Tas nozīmē, ka principā mazā telpā atrodoties, jūs strādājat ļoti ekstrēmos skaņas līmeņos. Un jums tad, no iepriekš teiktā vajag ik pa laikam mest mieru, lai atpūtinātu dzirdi. Citādi jūs vienkārši sabeigsiet sev pavisam ātri. Un otrkārt, ir jāsaprot, ka šāds līmenis nav normāls. Tas ir slikti, ka jums ir tādos apstākļos jāstrādā. Ja jums būtu pieejama mēģinājuma telpa ar labu telpas akustiku tādā izmērā, kā, teiksim, normāla skatuve, kaut vai šī, jums nebūtu vairumam tādu problēmu, kādas jums ir iznākot no mazām telpiņām un nonākot uz skatuves. Tāpēc parasti tas rezultējās ar to, ka grupa sāk uzstāties mazās vietās, tāpēc, ka neaicina neviens jaunu grupu uzstāties stadionā. Tas parasti notiek mazos klubiņos ar 100-200 cilvēku ietilpību, ar mazām skatuvītēm. Un tad šī grupa, nonākot uz skatuvītes, mēģina radīt savus mēģinājuma studijas pierasto atmosfēru. Tātad mēģināt iegūt šo te pašu skaļumu, bet muzikanti pat uz mazas skatuvītes bieži vien atrodas tālāk viens no otra nekā tas bija mēģinājuma studijā. Līdz ar to liekas, ka kaut kas nav kārtībā. Jo, ja mēģinājuma studijā skaņas spiediens mierīgi var sasniegt kaut kādus 120 decibelus, kas ir daudz, tad uz skatuves tie varbūt būs vairs tikai 110 decibeli. Bet vienalga, 110 tas ir gandrīz 2 reizes klusāk. Un cilvēki pēkšņi apjūk, jo pirmkārt tā ir pirmā uzstāšanās, viņi ir uz skatuves, uz viņiem skatās citi, un viņi ir izsisti no tās sajūtas, kāda viņiem bija pēdējo gadu vai 2, vai cik viņi mēģinājuma studijā. Un tad sākās gonkas. Uz maziņas skatuvītes
bundznieks sit bungas, viņas vēl joprojām var dzirdēt. Tiesa gan ne tik skaļi kā mēģinājuma studijā. Tāpēc, lai mēs mēģinātu atkārtot šo sajūtu, mēs iegriežam bungas monitorā savā arī. Tagad mēs jau dzirdam bungas gan no bungām, gan no monitora. Troksnis apmēram jau sāk līdzināties mēģinājuma studijai. Un tad piegriežam ģitāru tā, lai tas būtu forši, kopā ar bungām. Bet atkal, kombīts mums droši vien stāv tālāk nekā parasti, tāpēc arī ģitāru vajag monitorā. Ar basu, protams, viss tas pats. Rezultātā mums ir pilna skatuve ar skaņu, pilni monitori ar skaņu, un publikai tas jau ir daudz par daudz. Mēs vēl neesam pat ieslēguši zāles apskaņošanu, kad zālē jau ir par skaļu. Tāpēc es iesaku par skaņas balansu droši vien vēl pavisam sīk jums pastāstīs tuvākajās dienās Igors, mans kolēģis, kurš šobrīd strādā pie pults. Bet es iesaku veidot skaņu tā, ka jums nav jāapskaņo uz skatuves tie instrumenti, kurus jūs varat dzirdēt tāpat. Vienkārši mēģiniet ieklausīties, nemēģiniet radīt tādu pašu troliņu, kāds ir jūsu mēģinājuma studijā. Principā, ja būtu mana teikšana, es vispār ieteiktu mēģinājuma studijā lietot elektriskās bungas vai bungas apsekt ar spilveniem un sist pa turieni, jo principā bungu skanējuma nianses mēģinājumā nav tik svarīgi, kā ietrenēties paternu un ritmu. Tā kā jums nevienmēr ir jāspēlē bungas skaļi, lai jūs iemācētos viņus spēlēt. Jūs varat lietot gumijas ripus, kas liekās uz bungām un tā tālāk. Jūs tiksiet vaļā no veselas kaudzes trokšņa. Un jūs varēsiet nogriezt klusāk ģitāras, jūs varēsiet nogriezt klusāk basu, jūs saglabāsiet savu dzirdi un jūs neaizbaidīsiet pirmā koncerta apmeklētājus. Tātad mēģinājuma telpas nekādā gadījumā nesalīdziniet ar skatuvi. Un uzkāpjot uz skatuves, saprotiet, ka tā ir cita vide un sāciet ar pašu mazumiņu. Lai bundznieks paspēlē bungas, paklausieties, vai jūs tiešām viņas nedzirdat. Protams, ne tik skaļi kā mēģinājuma studijā, bet varbūt pietiekoši skaļi, lai neliktu viņas jūsu monitorā. Mazāk trokšņu uz skatuves, vieglāk strādāt cilvēkam zālē, kur atrodas tie, kas pie jums ir atnākuši. Un ja jūs sataisat vēlnišķīgi troliņu uz skatuves, tad zālē ir ārkārtīgi grūti strādāt. Un tad zāles režisoram ir jāstrādā skaļi, lai maskētu to skaņu, kas pati jau nāk no skatuves. Un rezultāts ir vienkārši, tas ir rallijs bez beigām. Tur viens otrs griež skaļāk nemitīgi uz riņķi, kamēr beidzās aparatūras resursi, jūs sākat zaudēt skaņas kvalitāti. Rezultātā jūsu fani aiziet stingri vīlušies. Tāpēc piedomājiet par to, kā neradīt lielu troksni. Par šīm līmeņa starpībām tas ir mūžīgais kautiņš starp zāles un monitoru inženieriem. Ja jūs gadās uzstāties lielākā koncertā, kur ir 2 pultis, viena no kurām ir paredzēta tikai monitoru miksam un atrodas uz skatuves, tad jūs vienmēr redzēsiet, ka notiek diezgan asa vārdu apmaiņa starp zāles režisoru un starp monitoru režisoru, ka monitoru režisors atkal ir par daudz sagriezis monitorus. Un tas traucē strādāt zāles inženieriem, tāpēc, ka visos monitoros ir pilns ar skaņu. Tas viss no monitoriem nonāk atpakaļ mikrofonos. Rezultātā zāles inženieris var griezt, kur mikrofonu grib. Visos ir viens un tas pats. Bezdevīgs troksnis. No tā nav iespējams uztaisīt skaņu. Tāpēc šo te noteikti ņemiet vērā un mēģiniet arī mēģinājumu studijās. Mēģiniet spēlēt klusi. Jūs uz skatuves varat spēlēt klusi. Ja telpa prasīs apskaņot skaļi, tad to jūs vietā izdarīs apskaņotāji, kas atrodas telpā. Un ja jums būs jāuzstājas stadionā, tad spēlējiet kā vienmēr, tāpēc, ka jūs dzirdēs vienalga. Un jūs pavisam noteikti sasniegsiet daudz labākus rezultātus, spēlējot labāk, mazliet klusāk, nekā par skaļu, jo tad jūs iegūstat problēmas uz skatuves. Nākošais, kas man ir padomā, ir tehniskais raiders. Tad, ja jūs organizējat, vai jums jau ir blice, tā saucamā grupa, ar ko uzstāties, tad, jebkurai sevi cienošai grupai ir raiders. Šī ir ļoti gara tēma, es paskatīšos, cik mums ir laika. Mēs vēl varam.
Tā. Kas ir raiders? Tehniskais raiders ir dokuments, ko jūs aizsūtat klubam, kurā jūs taisties uzstāties. Jebkuras jaunās grupas tehniskais raiders varētu izklausīties 20 lati un bezmaksas dzeramais. Tas ir standarts. Ja? Tad jaunā grupa brauc uz krodziņu, kur ir 50, varbūt 100 cilvēki. Backstage'ā viņiem dod dzert, kamēr viņi pazaudē jebkādu sajēgu, un iedod bišķīt naudas, lai no rīta ir par ko salāpīties. Labi, ja vēl tā. Bet tehniskais raiders ir principā tas, kur jūs sarakstat, kas jums ir nepieciešams, lai jūs varētu uzstāties. Un nākošajā slaidā es esmu viņu sadalījis uz pusēm. Pat nē, šeit es esmu uztaisījis zīmējumu. Tātad ir vairāk varianti. Es nezinu, vai visi redz šo te, bet tātad ir viens tehniskā raidera interpretācijas variants. Kā grupa uzraksta raideri ļoti jaudīgi, kā pirmajā bildītē. Grupas skaņrežisoram likās, ka tas ir vispār nekas, un viņš to lietu interpretēja tā, kā tas ir redzams bildītē augšā pa labi. Savukārt grupa izdomāja, ka būtu ārkārtīgi jauki, ja mēs to varētu organizēt tādā veidā, kā vidējā rindā bildīta pa kreisi. Protams, ka tad, kad jūs sākat fantazēt par šīm lietām, tad atnāk tūres menedžers vai cilvēks, kas ir atbildīgs par visu jūsu izmaksu sakārtošanu, un viņš saka, ka nē, jūs varat dabūt to variantu, kas ir vidū pa labi. Kreisajā pusē apakšā var redzēt, ka skaņu kompānija ir bijusi labvēlīga un atvedusi pat vairāk nekā grupa var atļauties. Un kreisajā labajā pusē apakšā jūs redzat, ka telpa bija tik maza, ka patiesībā neko no tā viss tur nevajadzēja. Tas notiek diezgan bieži dzīvē, ka tiek atsūtīts raiders, kas prasa ļoti nopietnas lietas, un ierodoties uz vietas pasākumu vietā, izrādās, ka 70% no šīm lietām mums nav vajadzīgas. Tajā brīdī var sākties kaut kāda apvainojuma starp organizatoru, grupas tehnisko personālu un tā tālāk. Tāpēc es sīkāk pastāstīšu par to, kas ir raiders un kā tādu sagatavot. Tas mums seko nākošajā bildītē. Tātad, kas ir raiders? Raiders ir saraksts, kurās jūs rakstat visu, kas jums ir vajadzīgs. Raiderī tātad tur jūs rakstat, kur jūs liksiet drēbes, kur jūs liksiet savu mašīnu, ko jūs gribat ēst, kas jums ir vajadzīgs uz skatuves, lai jūs varētu uzstāties. Un tā tālāk. Principā visas tās lietas, kuras jums ir laicīgi jānorunā ar to vietu, kur jūs ierodaties. Nākošajā bildītē es gribu parādīt, piemēram, vienu raideru, līdz kuram ir jāizaug. Neiesaku jums sākt ar šādu raideru sastādīšanu. Tas ir Iggy Popa viedoklis par to, kāds ir nepieciešams Maršala ģitāra pastiprinātāja aprīkojums. Tas ir tādā ļoti literārā formā uzrakstīts dokuments, kur viņš izstāsta visas nianses, kas ar šo pastiprinātāju nedrīkst būt noticis pirms viņa koncerta. Piemēram, viņš nedrīkst būt piečurāts. Viņš nedrīkst būt nokritis no 3. stāva plaukta. Respektīvi, acīm redzot, ar viņu tas viss ir dzīvē atgadījies, tāpēc viņš apraksta visus gadījumus, kādus viņš negribētu iegūt uz skatuves. Šis nav labs piemērs, kā rakstīt raideru. Igijs Pops to var atļauties, es pieņemu, ka neviens no klātesošiem nē. Tāpēc mēs ejam uz nākošo bildīti, kur es jums iesaku izdomāt raideru pamatojumu. Jaunās grupas raiders parasti ir tāds, ka mums būs bungas, viena ģitāra, viens bass. Ļoti normāls variants. Jūs nesākat stāstīt ar niansēm, ka jums ir vajadzīgas bungas tādas un šitādas, ģitāra kombis tāds un basa kombis tāds un šitāds. Jo tādā veidā jūs sarežģīsiet dzīvi pasākumu organizatoram vai cilvēkam, kas jūs ir uzaicinājis uzstāties. Skaidrs, ka
ja jūs esat nesen radīta grupa, tad jums nevar būt ļoti liels pretenzijas pret skaņas tehniku. Vai otrs variants, jūs varat ierasties ar savu, kas ir ideāls variants. Jo tādā veidā kluba īpašniekam nav jāmeklē priekš jums viss tas, kas jums ir nepieciešams. Atcerieties, ka raiders tas nav vēstule Ziemassvētku vecītim. Ka jūs gribētu spēlēt uz baigākā tur drumkit, kurš varbūt Latvijā neviens nav atrodams, bet nekas tur organizators, lai īrē viņu kaut kur no Eiropas, tur sūta lidmašīnu, lai jūs varētu uz viņu uzspēlēt. Vai vēl trakāk pasūtīt lietas, kuras jūs nepārzinat. Bieži vien ir tā, ka raiderī tiek prasīts kāds īpašs ģitāra kombis, un tad atnāk ģitāris un saka, kā šito var ieslēgt. Godīgi sakot, ko tad tu viņu prasi, ja tu viņu nemāki ieslēgt. Tad tādi absurdi diezgan bieži gadās arī. Bieži vien raideru grupas neizdomā, bet viņas nokopē no kādām grupām, kas viņām liekas foršas. Piemēram, paņem Metallikas raideri un secina, mēs uz šitādu varētu spēlēt. Protams, ka jūs varētu. Tikai, sanāks, ka jūsu honorārs ir 50 reizes mazāks nekā jūsu aparatūras izmaksas. Tā kā ļoti piedomājiet pie tā, ko jūs rakstat raideros, lai nesanāk smieklīgi. Pavisam labi, ja raiderī ir iekļauti kaut kādi kontakti, kā ar jums var sazināties, jo to parasti darīs vai nu klubiņa īpašnieks vai tehniskā kompānija, kas palīdzēs jums uzstāties tādā vietā. Rakstot raiderus, ja jūs esat nopietni nolēmuši koncertēt, es iesaku izstrādāt vairākas raideru versijas. Tā saucamo pilno raideru, kad jūs ierodaties tikai un vienīgi uz savu koncertu, un jums skatuve ne ar vienu nav jādala. Jums uz skatuves var atrasties vairāk padarīšanas visādas. Un šim gadījumam jūs varat uzrakstīt vienu raideru, ka jums vajag tik un tik monitorus un tādas visādas padarīšanas, kas jums tur ir nepieciešams uz skatuves. Un tas ir tikai jums paredzēts. Jūs varat ierasties kaut vai iepriekšējā dienā vai vispār pusdienas laikā, to visu uzbūvēt, un tas nekur netiks pārvietots. Tas ir tā saucamais lielais raiders. Savukārt, ja jūs braucat uz krodziņu, kuram ir 3x1,5 metra skatuve, tad nemaz nesāciet ar lielo raideru. Uzrakstiet mazo raideru, ka mums vajag pašu minimumu, lai jūs varētu nospēlēt. Izdomājiet, kāds tas ir, un galvenais, lai jūs to ātri varētu uzlikt un noņemt, ja to dara jūsu vietā tehniskā kompānija, lai tā var izdarīt to lietu ātri un vienkārši. Ja jūs tur sāksiet prasīt, ka jums ir vajadzīgs Bostonas simfoniskais orķestris, koris un perkusionisti, tad to nevarēs uzbūvēt pirmkārt tādā krodziņā, un otrkārt to nevarēs uzbūvēt tajā pašā dienā. Tā kā ar vairākām raideru versijām es esmu redzējis ļoti smieklīgas situācijas, ka, piemēram, grupa, mēģinot uzstāties lielveikala atklāšanā, atsūta raideri, kas būtībā ir paredzēts solo koncertam, pie kam ļoti lielā zālē. Tur tiek prasīta monitora pults ar monitoru inženieri, bez maz vai 12 monitoru miksi uz skatuves, kur lielveikalā ir iecerēta varbūt 2x3 metri. Tā kā pilnīgi bezjēdzīgs dokuments. Un aizsūtot, ja jūs tādu aizsūtīsiet šim te pašam cilvēkam, kas vēlās jūs dzirdēt vai uzaicināt ciemos, ja pasākuma organizatoram, viņš var īpaši neiedziļināties tajā dokumentā, par cik viņš nesaprot tehniskās nianses, un aizsūtīt tehniskajai kompānijai. Un tad jūsu liktenis spēlēt vai nespēlēt šajā pasākumā ir atkarīgs no tā, cik taisnvirzienu domājoša tehniskā kompānija jums gadīsies. Jo var būt viena situācija, ka tehniskā kompānija paņem šo palagu un skatās, 12 monitoru, lielais bungu sets, 8 ģitāra kombi, monitoru inženieris ar monitoru pulti, superdārga zāles pults. Viņi neiedziļinoties lietas būtībā sastādīs tāmi, ka, tas maksā apmēram 10 000 latu. Protams, ka lielveikals tajā brīdī nokrīt ar sirdi, jo, viņi uzaicina grupu, kurai viņi taisījās maksāt 100 latus, vēl 10 000 par aparātu jāsamaksā. Loģiski, kad jūs tur nespēlēsiet automātiski. Labāks gadījums būs tad, ja tehniskā kompānija piezvanīs jums un teiks, veči, tas nav stadions, tas ir veikals, kur jūs mēģinās ielikt stūrī kopā ar gurķiem. Un tur vispār tantes būs dažas tikai vecas. Ja? Varbūt, ka nevajag ārdīties.
Un tajā brīdī jums pastāv iespēja vēl joprojām uzstāties. Jo tad jūs teiksiet, jā, tad mēs ņemam tikai drobeni, tur mazo ģitāru kombīti un vispār akusteni, un mēs tur tiekam galā. Un tas pilnībā atšķirās no tā, ko jūs būsiet aizsūtījuši uz 10 lapām pirms tam pasūtītājiem. Tāpēc vairākas versijas. Turiet vismaz 2 versijas. Lielo versiju, mazo versiju, ja jums ir akustiskais sastāvs ar nepieskaņotiem instrumentiem, taisiet arī tādu. Jo jums būs vairāk versijas, jo lielāka iespēja, ka jūs uzminēsiet, ko vajag tam cilvēkam, kas jūs grib uzaicināt, un tā visi būs laimīgi. Festivāla raideri. Tā ir atsevišķa lieta. Ja jūs uzaicināt festivālā, vienalga kādā, tad nesteidzieties sūtīt festivāla organizatoram savu lielo raideri. Tāpēc, ka festivāls nav jūsu solo koncerts. Un uz festivāla skatuves ļoti īsā laika periodā ir jāuzstājās vairākām grupām. Un nevienam negribēsies krāmēties ar jūsu 200 sīkumiem un neskaitāmajām papildu lietiņām, ko jūs gribētu šajā festivālā. Ja vien jūs nevedat līdz pašu savu komandu, tur no daudziem cilvēkiem sastāvoši, kas to ātri var uzlikt un ātri noņemt. Ja jūs taisties piedalīties festivālā, tad pirmais, ko es iesaku, ir uzzināt tā saucamo festivāla, tas saucās base kits, respektīvi bāzes aprīkojums, kurš festivālā tur jau būs, kurš ir priekš visām grupām. Tātad parasti tas ir līdzīgi kā raiders, tikai otrā virzienā, ko tehniskā kompānija kopā ar līgumu iesniedz organizatoram. Un tur parasti ir uzskaitīts visas vidusmēra vajadzības. Tur parasti ir kaut kādi 2 baskombi, viena kaudzīta ar ģitāru kombiem, dažādiem nepieciešamās pultis, monitori. Principā tā, lai 80% grupu varētu uzstāties uz tā, kas tur jau ir. Un jūs varat dabūt šo te dokumentu no festivāla organizatora, viņš jums pateiks, kādas lietas tur jau ir. Un tad jūs varat uztaisīt konkrēti šim te festivālam tikai savu mazu dokumentiņu, kur jūs rakstat, ok, viss ir baigi forši, vienīgi lūgums, vai mēs nevaram papildus šim kombim dabūt vēl šādu kombi, vai mēs nevaram dabūt vēl 2 mikrofonus un vēl tur, piemēram, uzlikt kaut kādā stūrī perkusijas. Un, piemēram, toleti dabūt par 20 metriem tuvāk. Tas ir tas, ko, principā, tas ir mazāk nekā, ja jūs sāksiet rakstīt organizatoram, tā, man vajag to un šito un šito. Vispirms uzziniet no organizatora, kas tur jau būs. Un tikai tad sāciet rakstīt savus pārdomas, ko jūs gribētu. Varbūt, ka jums pilnībā pietiek ar to, kas tur jau būs. Un tajā gadījumā atkrīt vesela virkne problēmu komunikācijā starp jums, organizatoru un tehnisko kompāniju. To es jums iesaku no pieredzes. Un lielo festivālu organizatori tieši tā arī dara. Bet ja jūs mēģināsiet uzstāties festivālā, kas ir nesen radies, tad pavisam noteikti uzziniet, kas pa tehnisko kompāniju tur strādās un vai ir zināms, kāds aparāts tur tiks jau piegādāts pirms jums. Un tikai tad iesniedziet savējo. Tas ir īsumā par raideriem. Tagad, kad jūs esat aizsūtījuši raideri, jūs esat apstiprināti koncertam, jums tur vajag ierasties un uzstāties, acīm redzot, ja jūs gribat saņemt honorāru par to. Un, lai jūs varētu uzstāties, jums ir jāveic tā saucamais soundchecks. Ja jūs uzstāsieties festivālā, tad diezgan ticams ir fakts, ka jūsu soundchecks nenotiks. Jo festivālos mēdz būt situācijas, kad nav laika uzbūvēt vienu grupu vairākas reizes. Un pavisam normāls ir fakts, ka grupa veic īsu, pat ne soundchecku, bet tā saucamo line checku, vienkārši pārbauda visi instrumenti, vai ir dzirdami monitoros, vai visi kombi skan. Tas ir būtībā 2-3 minūšu procedūra tieši pirms savas uzstāšanās. Un tāpēc nesamulstiet, vai otrs variants festivāla organizators jums ierādīs soundcheck laiku 11 no rīta. Un uzstāšanās jums ir 3 naktī. Tā kā jūs varēsiet izvēlēties, vai braukt no rīta soundcheckot un cerēt, ka vakarā viss būs tāpat, kā bija no rīta, vai labāk uztaisīt īsu čeku, ja pirmo gabalu nospēlēt instrumentāli,
vai pat tādā veidā, kad pirmais atnāk bundzinieks, pēc tam pa vienam pieslēdzas pārējie instrumenti, lai jūsu inženieris vai festivāla inženieris paspēja uztaisīt skaņu, un tad, principā, ar otro gabalu sākt savu programmu. Tas ir visoptimālākais variants, ka būtībā jūs soundchecku iekļaujat jau savā uzstāšanās festivālā. Solo koncertā viss ir savādāk. Jūs aizbraucat pa dienu, nočekojaties, ejat uz restorānu, nākat atpakaļ un sākat uzstāties. Neviens uz skatuves nav bijis, nekas nav aiztikts, viss ir tīrs un smuks. Tas ir jūsu solo koncerts, ideāls gadījums. Ja jums ir vairāku grupu uzstāšanās, kur jūs izmantojat vienādu aparatūru, tad arī soundcheckam principā ir jēga tikai tad, ja ir iespējams atkārtot visu to, ko jūs darījāt soundcheckā. Lai soundchecks notiktu, ir jāievēro zināma kārtība. Tad, kad jūs ierodaties uz soundcheck, tad jums ir limiti, pirmkārt, kas jūs visvairāk ierobežo, tas ir laiks. Un vienmēr ierodoties soundcheckā, dariet to laikā. Tāpēc, ka ja jūs nokavēsiet soundchecku, tad jūs viņu nokavēsiet. Un versija, ka jūs varēsiet nočekoties pēc tam, bieži vien nepastāv, jo koncertos un festivālos laika grafiks ir ļoti saspringts. Un tur ir apmēram 1 stunda brīva, kas saucās tā saucamā vārtu atvēršana vai durvju atvēršana, kad zālē sāk nākt publika. Tātad publika tiek ielaista parasti stundu iepriekš, un tas principā ir laiks, kad grupa un tehniskais personāls iet vakariņās vai atpūšās no trokšņa, respektīvi sagatavojās koncertam. Līdz ar to, ja jums ir nolikts soundchecka laiks, tad labāk esiet agrāk, ierodoties uz soundchecku, jo iespējams, ka iepriekšējā grupa būs tikusi ātrāk galā, un jums būs iespēja pačekoties ilgāk. Rezultātā jūs varēsiet uztaisīt labāku skaņu, un jūsu fani būs vairāk apmierināti ar jūsu uzstāšanos. Un arī paši, protams, labāk jutīsieties. Nebūtu vēlama situācija, kas Latvijā, diemžēl, bieži notiek, kad uz soundcheck ierodās viens no grupas. Atbrauc bundzinieks, es tagad te soundcheckošu. Labi, ko tad pasitīs bungas, forši. Bet tam nav jēgas. Ja trūkst viens no mūziķiem, tas vēl tā, bet ja trūkst puse vai vairāk no sastāvu, tad nebrauciet, nav jēgas. Un tad taisam kā festivālā. Pirmā dziesma ir soundchecks, elementāri. Vēl ir slikta lieta, ka tad, kad soundchecks ir sācies, parasti skaņu režisors, ja tas ir jūsu skaņu režisors, ļoti labi, viņš zinās, ko un kā jūs gribat darīt. Respektīvi nevis, ko jūs gribat darīt, bet ko viņš ar jums grib darīt. Ja jūs izmantosiet vietējo skaņu režisoru, ko piedāvā tehniskā kompānija, tad jums ir jāpieņem tie noteikumi, pēc kādiem strādā šis skaņu režisors. Un ja viņš saka, ka viņam vajag, piemēram, basbungu, tad jūs nezināt, cik tas ilgi paņems laiku. Bet tas nenozīmē, ka jūs tagad vispārējā grupa mierīgi varat doties uzpīpēt. Tāpēc, ka pēc basbungas iespējams viņam tūlīt vajadzēs basģitāru. Un ja basista tur nebūs, tad tas soundchecks nevarēs turpināties. Respektīvi, jūs pārtrauksiet soundchecku. Tā kā tad, kad soundchecks ir sācies, jūs esat uz skatuves un jūs strādājat. Tas, ka jūs visu reizē nespēlējat, tas ir skaidrs. Otra lieta. Kamēr tiek čekots kāds no instrumentiem, visi pārējie instrumenti uz skatuves atrodas mierā. Bieži vien ir problēma, ka mēģinot taisīt skaņu bungām, tiek darbināti ģitāra kombi. Tas traucē veikt soundchecku. Tas ir totāli aizliegts pasākums. Ja jums vajag vingrināt pirkstus, tad labāk paprasiet organizatoram vienu ģitāra kombīti ģērbtuvē, kur jūs ar to varat nodarboties. Soundcheckā vienā laikā skan tikai viens instruments, ja tā ir noteicis skaņu režisors. Tā ir liela problēma Latvijā, bet es nekad to neesmu redzējis kā problēmu pie ārzemju grupām. Tur cilvēki to lietu dara ļoti disciplinēti, un tāpēc viņi ļoti ātri tiek cauri soundcheckam, un viņiem ir vairāk laika apstaigāt, apskatīt apkārtni, iet paēst, vienalga ko. Bet ja jūs uz skatuves visu reizē taisat troksni, soundchecks nav iespējams. Tā kā ļoti, ļoti piedomājiet, vai jūs netraucējat jūsu grupas dalībniekam šobrīd ar to, ka jums gribās izpētīt šito jauno kombi, kāds viņam ir drives. Jums būs savs laiks, jūs tiksiet pie ģitāras čeka, tad arī darbojieties ar savu ģitāru. Bet tikmēr pārējos skatuves stāv mierā. Tas ir jūs
par 200% uzlabosiet attiecības gan ar savu, gan ar svešu skaņu režisoru, ja jūs tā darīsiet. Jo tas, principā, demonstrē jūsu profesionalitāti un nopietno attieksmi pret lietām. Ja jūs ierodaties laikā, esat uz skatuves organizēti, jūs atstājat ļoti labu iespaidu. Un skaņu režisori vai tie, kas šo jūsu darbošanos redzēs, to novērtēs un ieteiks jūs arī citiem cilvēkiem. Respektīvi, tā jūs veidojat savu labo reputāciju, ka jūs neesat bezatbildīgi cilvēki, kas uz skatuves taisa troksni un nevar pabeigt soundcheck 2 stundu laikā. Tā kā noteikti dariet šīs visas lietas organizēti. Tādā veidā jūs izrādīsiet arī cieņu pret nākošo grupu, kas gaida savu soundchecku. Un atcerieties, ka soundchecks tas nav mēģinājums. Jo bieži vien soundcheckā var dzirdēt jēdzienus, vai to 4. taktu nospēlējam šitā? Tas nav soundcheck jautājums. Kā nospēlēt 4. taktu, jūs vienojaties pie sevis ģērbtuvē, vienalga mēģinājuma studijā, vai kur. Nedariet to uz skatuves. Nemēģiniet mācīties dziesmas uz skatuves. Tas nav soundchecks, tas ir mēģinājums. Mēģinājums uz skatuves nenotiek. Izņēmums varētu būt tad, ja tas ir jūsu solo koncerts, kur neviena cita nav, un jūs esat ieradušies krietni agri, jūs nevienu nekavējat, jūs kavējat tikai sevi, tad jūs varat darīt, ko jūs gribat uz skatuves. Bet ja jūs skatuvu dalat ar vēl kādu, tad noteikti parūpējieties, lai tas būtu komfortabli uz skatuves atrasties arī visiem pārējiem, lai jūs nekavētu laiku ar būtībā muļķībām. Vēl viena būtiska lieta ir pieraugiet, lai soundchecks notiktu saskaņā ar jūsu raideri. Vai saskaņā ar to, par ko jūs iepriekš esat vienojušies ar organizatoru vai ar skaņu režisoru vai tehnisko kompāniju, vienalga. Bet bieži vien kurjos ir sekojoši. Mēs te atbraucām spēlēt, autos tā piedzērāmies, satikām čomus, viņiem ir trompeta un trombons, viņi arī šovakar būs. Forši, bet, droši vien viņiem vajadzēs mikrofonu, viņiem vajadzēs kādas monitors, vēl kaut ko. Ja nav burvi nuiņas, to tā viss nevar norganizēt. Jeb vēl viens jēdziens, ka mēs izdomājām, ka mēs basistu neņemsim basu, spēlēsim no kompja. Forši, bet vai jums ir līdzi viss tam, lai to tā varētu izdarīt? Es domāju ar to, ka, protams, kad jebkurai tehniskai kompānijai ir kaut kādas rezerves līdzi, bet neviens no viņiem nav burvis. Tā kā, ja jūs ieradīsieties neparedzētā sastāvā ar vēl 4 ģitāristiem, piemēram, vai ar saksofonu kvartetu, tad pieņemiet, ka jums var arī atteikt. Un tas būs objektīvi. Tāpēc, ka vēl 24 stundas atpakaļ jūs neko no tā visu neprasījāt. Neviens jums to neuzburs. Tad parūpējieties, lai jums vienmēr būtu jaunākais raiders. Ja jums ir grupai menedžers vai cilvēks, kurš sevi par tādu sauc, tad paskatieties, kas ir tas, ko viņš sūta apkārt. 40% gadījumā atnāk grupa, paskatās un raideri un prasa, kur jūs tā drāvāt? Tas ir jūsu raiders, mēs viņu nerakstījām. Nē, es tādu neesmu redzējis. Tātad grupas menedžers, acīm redzot, sūta raiders, kas nav saskaņot ar grupu. Pārbaudiet visas šīs lietas un rīkojieties saskaņā ar tām, jums nebūs nekāda problēma uz skatuves. Jūs vienmēr būsiet nodrošinājušies ar to, lai jums viss tur būtu, lai jūs varētu uzstāties, lai jums notiktu soundcheck pēc plāna, un gala beigās jūs sasniegsiet vislabāko iespējamo rezultātu, jo jums būs pietiekoši laika nočekoties, būs laba skaņa zālē, būs laba skaņa jums uz skatuves, visi būs apmierināti. Ja jūs atskriesiet pārstrešojušies, nenočekojušies, sāksiet ar kaut ko ņemties koncerta vidū, tad publikai jau nav jāskatās tā visa virtuve. Tā kā šīs lietas mēģiniet kārtot laicīgi un operatīvi. Jūs no tā tikai iegūsiet, patiešām. Jo manā pieredzē ir bijuši, jau droši vien jāsaka, vairāk tūkstoši koncerti, kuros esmu strādājis gan kā zāles inženieris, gan kā monitora inženieris, gan kā vienkārši tehniķis uz skatuves. Un tiešām kontrasts ir ļoti liels starp divām grupām, kas varbūt abas ir jaunas, pastāv tikai gadu
Viena no tām ierodās ļoti akurāti, izdara visu ļoti precīzi un tiešām atstāja ļoti punktuāli cilvēku iespaidus. Citi atskrien pēdējā brīdī, neko nepaspēja aizskrien, un koncerts ir vienkārši nebaudāms. Un to tā arī novērtē publika, un pēc laika droši vien šī grupa, mēģinot attaisnoties ar tehniskās kompānijas vai režisoru problēmām, nevar turpināt pastāvēt, tāpēc, ka vienmēr tādu attaisnojumu nedara. Vēl ir viens tāds īsts, ko es gribu pateikt par soundchecku un instrumentiem, kas ir uz skatuves. Parasti uz skatuves ir ģitāra un basa pastiprinātāji, kas bieži vien nav jūsu īpašums, bet kas ir īrēti un kurus jūs dalat ar citām grupām. Viena no lietām, ko es iesaku, ir uz basa pastiprinātāju kaut kur vai ģitāras pastiprinātāju virspusē var palūgt uzlīmēt papīra lenti un sazīmēt, kādā stāvoklī jums stāv pogas. Jūs aiztaupīsiet laiku sev, atgriežoties uz skatuves, jūs varēsiet ļoti ātri atjaunot bildi, kāda jums bija uz kombja, tad, kad jūs beidzāt soundchecku. Tas neprasa ilgi, tas ir apmēram 10-15 sekundes sazīmēt pogu stāvokli, bet tas tiešām palīdz. Otra lieta. Ģitāra un basa pastiprinātājus. Principā jums nav nepieciešams slēgt ne iekšā, ne ārā. Ja jūs atnācāt un ģitāra pastiprinātājs bija ieslēgts, tad tādu arī viņu atstājiet. Jo lielākā kļūda ir tā, ka cilvēki nezina, ka ģitāra pastiprinātājiem mēdz būt 2 slēdži, piemēram, viens no kuriem ir tā saucamais standby. Un ja jūs tās lietas neziniet, tad ļoti labi turpiniet viņas nezināt un vienkārši neko neslēdziet. Tāpēc, ka pirmkārt nākošajai grupai ir apjukums, kāpēc piesprāžot ģitāru nekas neskan, un tad viņi tur var nocīnīties ar šo jautājumu 10 minūtes mierīgi. Un otrs ir tas, ka izslēdzot ģitāru pastiprinātāju nepareizi, jūs saīsinat viņu darbu mūžu. Īpaši, ja tas ir lampu pastiprinātājs, tad šīs te lampas ne īpaši mīl faktu, ka jūs viņus slēdzat iekšā ārā. Tāpēc nedariet to, kas jums nav jādara. Atstājiet uz skatuves visu, kā tas bija, kad jūs atnācāt. Tas ir vislabākais. Tā jūs uzturēsiet labas attiecības gan ar pārējām grupām, gan ar citiem, kam uz skatuves ir jāstrādā. Kas ir vēl tāds, ko es gribēju jums pateikt? Es domāju, ka es esmu pateicis diezgan daudz. Protams, lai jūs kāptu uz skatuves, jums vajag iemācīties spēlēt kādu instrumentu vai dziedāt, vai ko jūs tur esat nolēmuši darīt. Bet atcerieties, ka tas, kā jūs dzirdat publika, ir ļoti atkarīgs no visa tā, ko es jums stāstīju šajā pirmajā stundā. Tā kā ļoti piedomājiet pie tā, ko jūs darāt, mēģiniet saklausīt nianses. Un vai mums ir kāds slaids vēl palicis? Man šķiet, ka vairāk nav. Jā. Un, ja jums ir kādi tehniskas dabas jautājumi, uz kuriem es varu atbildēt, ne visi tādi ir, protams, bet uz dažiem es varētu, tad, principā, es esmu visus ģitāristu sesijas laiku sastopams šeit uz vietas. Es pamatā pavadīšu savu laiku balkonā, kur es nodrošinu ierakstu un ierakstu skaņu. Un jūs varat tieši tāpat arī atrakstīt savu jautājumu e-pastā. Ja jūs neesat droši par to, kā darīt tādu vai citādu lietu, es kopējās lietas labā atbildēšu uz visiem jautājumiem, jo man gribētos, lai tas mūsu Latvijas grupu kopējais līmenis tomēr būtu labāks un arī tiktu starptautiski novērtēts. Tāpēc būtu ļoti labi, ja mēs darītu lietas labāk. Un man ir arī maza tehniskā biblioteka uz manas weblapas, kas ir pilnīgi par brīvu, kas gan vairāk attiecās uz cilvēkiem, kas grib iedziļināties niansēs tehniskās. Tad ik pa laikam var iemest acis tajā websaitā, kur atrodas tehniskā biblioteka. Viņi ir angļu un krievu valodā. Latviešu valodā, diemžēl, nekas tāds netiek izdots, bet jūs varat papildus informāciju iegūt arī tur. Un tā es principā esmu beidzis jūs izklaidēt. Drīz nāks Imants, lai atklātu šo pasākumu oficiāli. Ņemiet vērā manas ieteikumus un uztaisiet sev labu skaņu, lai būtu patīkami atrasties jūsu koncertos, lai būtu patīkami ar jums strādāt, tikties festivālos un nodrošināt
sev ilgstošu un labas kvalitātes mūziķa karjeru. Tas ir tas, ko es jums gribu novēlēt. Paldies jums!